Sveiks, mīļais brāli Kristu! Tavā lielajā, skaistajā ordinācijas jubilejā es tevi vēlos sveikt ar zvaigznes dienai paredzēto rakstu vietu, kur ir teikts, tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mieres. Tu arī kādā brīdī esi aizgājis uz Bētlemi, un arī tur tu esi atnesis savu lielāko dāvanu, savu dzīvi, savu kalpošanu. Tas ir tavs zelts, tās ir tavs mieres un tas tavs vīraks, ko tu esi nolicis pie Jēzus kājām. Paldies tev par to, un lai Dievs tevi svētī, stiprina, sargā, un reizēm tumšākajā naktī iededz vienu mazu spožu zvaigzni, kas vienmēr rāda ceļu pie Dieva. Lai tev izdodās. Jāni, es neatceros, ka man kādreiz būtu bijusi tā iespēja tā uzmanīgi aplūkot tavas kāju pēdas. Jo man šķiet vienmēr mums satiekoties, tev kājās bija zeķis un kurpes. Tomēr es zinu, ka tavas kājas ir skaistas. Vismaz pēdējos 30 gadus tas tā absolūti droši ir bijis. Kā apustulis Pāvils, skaidrojot saviem lasītājiem par ticēšanu Dievam, tad raksta, kā lai tic, ja kāds nav sludinājis. Tāpēc viņš turpina ar citātu no pravieša Jesajas, cik brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Tad nu es no visas sirds pateicos Dievam par tavām skaistajām kājām un novēlu ar uz priekšu turpmāk uzturēt viņas tikpat brīnišķīgas, lai bagāta Dieva svētība ir ar tevi. Es sveicināts amata brāli Jāni, sveicu tevi 30. ordinācijas jubilejā. 30 gadi ir kalpošanā pietiekoši ilgs laiks. Cilvēka dzīvē tas ir, kad mēs mēģinām apzināties, kas mēs esam, ko esam sasnieguši, kur iesim tālāk. Un zinot, ka tava ordinācija notika zvaigznes dienas iezīmē, vēlu tev kā 3 gudrajiem, kas nāca pa vienu ceļu un tālāk gāja pa citu ceļu, arī tev novēlu, kā staigājot dzīves gaitas, kalpošanā un arī personīgi, lai arī tu spēj kā gudrie ieklausīties sapņos, lasīt, skatīties arī zvaigznēs, cerēt un zināt, ka Dievs mūs vienmēr vada. Esam sākuši kalpošanu Latvijā, gan tu, gan arī es. Ceļi mums ir bijuši dažādi, bet tomēr esam nonākuši šeit, Amerikas Savienotās valstīs, vēl, lai tev Milvokos, kopā ar Milvoku draudzi, patiešām ir laba kalpošana līdz cilvēkiem, Dievam un katram cilvēkam, kas Dievu meklē. Mīļais Jāni, no sirds sveicu tevi ordinācijas 30. gada dienā. Man ir prieks, ka esmu ne tikai tavs kolēģis jau ilgus gadus, bet arī tavs draugs, un ka mēs kopā varam arī kādreiz muzicēt un arī kalpot. Es gribu tev novēlēt apostoļa Pāvila vārdiem, tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība, šās 3, bet lielākā no tām ir mīlestība. Ja tevī nebūtu mīlestības uz to kungu, es neticu, ka tu 30 gadus jau būtu varējis būt šajā kalpošanā, kurā tu esi. Un, ja tevī nebūtu mīlestības uz tiem cilvēkiem, kuriem tu kalpo, tu arī to nevarētu. Bet tev tā ir, un to es tev gribu novēlēt, patur stipri savā sirdī un kalpo, cik vien tas kungs tev atvēlēs. Lai tev svētīga kalpošana. Amatbrāli Jāni, sirsnīgi sveicinu tevi nozīmīgajā, lielajā un apaļajā kalpošanas jubilejā. Un es zinu, cik ļoti tev patīk Dievam dziedāt dziesmas. Jaunas dziesmas vai senas dziesmas, jaunās skaņās vai ar tiem pašiem vārdiem un skaņām.
Tāpēc novēlu, lai vienmēr, kad tu dziedi Dievam jaunu dziesmu un aicini arī draudzi to darīt, dziesma liecina par tavu lielo nemainīgo mīlestību uz Dievu un dziļām ilgām un vēlmes, lai ik viens būtu šīs mīlestības aizskarts un uzrunāts. Lai dziesma, ko tu un kopā arī draudze ar tevi dzied, apliecina to, cik liels ir Dievs tavā dzīvē, tavā kalpošanā, un cik tālu viņš aizsniedzas šajā pasaulē, lai aizskartu, apkamtu un samīļotu ikvienu. Lai tev ir īpaši laba sajūta par to, kas ir padarīts, par ceļu, kas noiets, un lai ir plašs skats uz to ceļu, kas kalpošanā vēl ejams. Daudz laimes un Dieva svētības!